Es esmu tad arī pārslēdzu uz prezentāciju, ir prezentācija. Tā, ir. Mūsu šodienas sarunas tēma ir, kā jau minēju, par nabasaites cilmšūnu pielietojumu tieši neiroloģisku stāvokļu saslimšanu jomā. Tās nav tikai nervu slimības, tie ir arī dažādi neiroloģiski traucējumi, varbūt saistībā ar citām saslimšanām. Un, tas ir tas mērķis saprast, kā tad nabasaites cilmšūnas varētu šajā gadījumā noderēt. Es esmu ārsts, es esmu doktora Bolmane, pēc specialitātes esmu ķirurgs, strādāju arī paralēli Siguldas slimnīcā, bet kā ārstam man noteikti ir tas ārsta viedoklis par to, un arī izpratne par to praktisko sadaļu, kā tad tās cilmšūnas varētu vienā vai otrā tādā situācijā palīdzēt, kā mēs viņus praktiski varam pielietot, un varbūt tas ir tas, ko arī no manis vajag censties paņemt, to medicīnisko izpratni. Pirms tā, varbūt runājam tālāk, pāris teorētiski slaidi, paskatīsimies, kas tad ir cilmšūnas, ar ko viņas atšķirās, jo cilmšūnas varētu būt dažādas. Un mēs esam dzirdējuši šos terminus, un šeit esmu salikusi tās atšķirības. Ir embrionālās cilmšūnas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kamēr vēl vienalga kāds mazulītis arī dzīvnieku pasaulē, ja, tātad embrionālās cilmšūnas, kamēr mazais nav nācis pasaulē. Medicīnā, zinātnē, cilvēku tādā sfērā mēs neizmantojam, nav ētiski iegūt embrionālās cilmšūnas un nav ētiski arī pētījumi ar šīm šūnām, bet tā pavairošanas, tās iespējas, ko varētu ar cilmšūnām izdomāt savā prātā, ir ļoti plašas, jo principā mēs varam uzaudzēt, kā saka, jebkuru, varbūt orgānu, audus un tā tālāk. Bet, kā jau teicu, tā kā nedrīkst iegūt, nedrīkst veikt pētījumus, tad arī ir mazāk pētītas, un tas ir varbūt vairāk tādā tīra biologu skatījumā. Mēs runājam, un tā kā mēs esam cilmšūnu banka, un tas, ko mēs darām, mēs saglabājam nabasaites cilmšūnas, gan asinis, gan audzes, tad arī tas uzsvars ir tieši uz nabasaites cilmšūnām. Apakšējā sadaļā ir pieaugušo cilmšūnas, jo arī mums katram ir cilmšūnas organismā, manā, jūsu, kur ir tā atšķirība, kad viņas ir tieši tikpat vecas, cik mēs katrs esam, cik mēs ilgi esam dzīvojuši šajā pasaulē, un tā ir tā galvenā atšķirība. Jaundzimušā cilmšūnas ir tādas, kā tad, kad mazais nāk pasaulē, un mūsu cilmšūnas ir, kas ir uzņēmuši skaitīgus faktorus, saskāruši ar slimībām, tā šūna informācija jau ir izmainīta. Un līdz ar to tādā salīdzinājumā tiešām nabasaites cilmšūnu iegūšanai ētisku ierobežojumu nav. Iegūšana ir ļoti vienkārši, jo mēs paņemam pēc dzemdībām to, kas ir pēc nabasaites pārdalīšanas palicis pāri. Ja? Tātad nav speciālas sagatavošanās, mēs būtībā neizmetam medicīniskajos atkritumos, bet paņemam, lai izmantot nākotnē. Viņas ir neskartas, līdz ar to nav vēl saslimšanas skārušas, viņa tā šūnas informācija ir tīra kā balta lapa. Augsts dalīšanās potenciāls, un tas nozīmē to, ar ko es varbūt arī iesāku, kad viņas ir tādas kā cilvēkam piedzimstot, un mūža laikā šūnas dalās. Un tas šūnu dalīšanās potenciāls ir apmēram tik, cik mēs šajā pasaulē nodzīvojam
cik mūsu mūžs ir garš. Ja? Tāpēc arī tas dalīšanās, vairošanās potenciāls šīm nabas saites cilmes šūnām ir visaugstākais, kāds vien ir iedomājams. Problēma varbūt ir tā, ka mēs varam iegūt ierobežotu daudzumu. Mēs varam iegūt tik, cik ir asinis palikušas nabas saitē, un arī to nabas saites tādu gabaliņu, no kā mēs izdalām cilmes šūnas, un tad pie vajadzības pavairojam. Arī pieaugušā cilmes šūnas medicīnā tiek izmantots. Mēs esam dzirdējuši par kaulu smadzeņu pārstādīšanu. Līdz kaut kādiem 2000 gadiem tāds termins figurēja un par to runāja, kad būs jāpārstāda kaulu smadzenes. Tas nozīmē, ka bija runa par cilmes šūnu ievadīšanu pie kaut kādām saslimšanām. Pārsvarā tās visas bija asins vēža saslimšanas, kur vajadzēja kaulu smadzeņu pārstādīšanu. Te gan ir tā problēma, ka tāpat jau tā iegūšana nav tik vienkārša. Šī iegūšana vienmēr ir saistīta ar kaut kādu papildus operāciju, ar kaut kādu papildus procedūru. Viņas ir, kā mēs saucam, invazīvu šī iegūšana ir. Tas dalīšanās potenciāls, ko jau minēju, un arī jārēķinās, ka atbilstošu donoru skaits ir ierobežots. Jo šeit ir svarīga šī sadarība, šī teiksim, donoru un saņēmēju sadarība. Bet metodika pastāv, to dara medicīnas centros, un protokoli medicīniskie ir izstrādāti un noregulēti par tiem daudzajiem gadiem. Līdz ar to pastāv iespēja, bet jāatcerās vienmēr, kad pieaugušā cilmes šūnas nebūs tik vērtīgas, nevairosies, nedalīsies, viņas nebūs tik aktīvas. Un vēl par to donoru skaitu un par to donoru atbilstību. Tāds slaidiņš ir arī no vispārīgas tādas tēmas. Un gribu uzsvērt, ka runājot par jaundzimušā cilmes šūnas saglabāšanu, un kāpēc tas ir tik svarīgi, kāpēc mēs par to runājam, kāpēc mēs aicinām neizmest un saglabāt un nodrošināt to nākotni. Mēs par to domājam tādā nākotnes izteiksmē, jo patreiz veidojas medicīnā un zinātnē tāda aina, kad tas saglabātais cilmes šūnu materiāls pēc gadiem varētu būt tā vienīgā atslēga, kad mums ir iespējams piemeklēt donoru. Ja, teiksim, lai arī pasaulē ir apkopota dati, ir apmēram 41 miljoni cilmes šūnu donoru, tas gan ir tikai 0,5% no visiem 8 biljoniem iedzīvotāju. It kā skaitļi lieli, bet tā problēma ir tā, ka ir etnisku iemeslu dēļ arvien grūtāk un grūtāk ar katru gadu piemeklēt saderīgu donoru. Un apkopojot datus un praktiski hematologiem strādājot, tikai 50% gadījumu cilmes šūnas ir iespējams piemeklēt pacienta ģimenē. Pārējai pusē pacientu ir sarežģīti, jo, kā jau teicu, mēs esam etniski kļuvuši dažādāki, mēs diversificējamies, mēs nedzīvojam vairs tikai savā vienā reģionā, bet jaunā paudze ceļojot pa pasauli, arī precoties un radot bērnus, ja mēs kļūstam etniski dažādāki. Un tā ir tā tendence, ko mēs redzam arī zinātnieki nākotnē. Un tā ir tā situācija, kas patreiz ir ar pieaugušiem pacientiem. Bet rēķinot, kad mūsu bērniem pēc 20, 30 gadiem šī situācija būs vēl sarežģītāka. Tas ir tas, kas mūs arī aicina domāt un aicina virzīt to domu uz to, ka, ja mēs esam saglabājuši ģimenes cilmes šūnu materiālu, tad varētu būt, ka pēc tiem 20, 30 gadiem mums īstenībā nav kur cerēt uz saderīgu donoru pasaulē, un kad tomēr mūsu secinājums arī, kāpēc tad nesaglabāt? Kāpēc nesaglabāt, kāpēc izmest, kāpēc nesaglabāt drošībai ģimenei nākotnē?
Ko cilmes šūnu banka saglabā? Pie dzemdībām, runājot par nabassaiti. Mūsu banka saglabā divus materiālus – asinis un audus. Asinis nozīmē tās asinis, kas ir palikušas nabassaitē un placentā pēc tam, kad vecmāte ir pārdalījusi nabassaiti, kad bērniņš ir mammai uz krūtīm, kad viņi ir laimīgi satikušies un nabassaite ir pārdalīta, tad tajā nabassaitē un placentā vēl paliek kā daudzums asiņu. Vairāk, mazāk, bet tas ir tas, ko mēs arī speciālā konteinerā varam paņemt un laboratorijā apstrādājot saglabāt. Tās ir hematopoētiskās cilmes šūnas. Ja? Viņas dalās hematopoētiskajās un otrs, ko mēs varam paņemt, ir tas nabassaites tāds sprīda garais gabaliņš, audi, kādreiz par audu šūnām runājam, bet medicīnā mēs viņus saucam par mezeņģināliem cilmes šūnām. Ir atšķirīgs izmantojums, atšķirīga varbūt arī tas apstrādes mehānisms, bet tie divi pamata materiāli, ko nabassaite mums var dot. Sīkāk paskatoties uz asins cilmes šūnām, tad asins cilmes šūnu izmantošana praksē ir ar ilgāku vēsturi, pāri pa 30 gadiem jau tiek izmantotas asins cilmes šūnas, un pamatā gan tas sākums 30 gadu atpakaļ, gan arī mūsdienās asins cilmes šūnas tomēr ir ar tādu domu, kad hematoloģisko saslimšanu gadījumos, varbūt ne tieši ārstēšanai, bet tad, kad mēs esam to asins vēzi apstarojuši, ar ķīmiju ārstējuši, mums ir jāatjauno pacientam asinsrade un imūnsistēma. Tas ir tas veids, kā asins cilmes šūnas tiek izmantotas pie asins vēžu saslimšanām. Speciāli izdalīja vārdiņu neiroloģijā. Otrajā rindiņā pielieto neiroloģijā. Un tas tā kā ir savādāk, pilnīgi izmantošana, un šeit ir arī nosacījums. Ir nosacījums tāds, ka šajās gadījumos mēs izmantojam paša pacienta saglabāto asins materiālu. Ja agrāk bija vienkārši asinis pie asins vēžiem un mezeņkamālās šūnas pie vispārējā, tad tagad ir šis sadalījums ar neiroloģiju pie nosacījuma, kad tas ir paša bērna, paša pacienta cilmes šūnu materiāls, asins materiāls un pacientam pašam viņa neiroloģisko stāvokļa ārstēšanai. Tās gan ir eksperimentālas terapijas, tās ir vēl klinisko pētījumu stadijā. Viņas nav vēl kā šīs 86 diagnozes, kas ir standarta terapijas, kas ir izgājušas kliniskos pētījumus un tāpēc apstiprināts un ierakstīts ārstiem vadlīnijās. Taču arvien straujāk un straujāk pēdējos gados tieši attīstās pielietojums šai neiroloģijai, tāpēc arī tas uzsvars šodienas lekcijas ir uz to neiroloģiju, ka tā ir tā sfēra, kas visvairāk attīstās. Jau ar asins cilmes šūnām ir vairāk 85,000 šūnu transplantāciju visā apaļajā pasaulē veikts, līdz ar to tā pieredze veidojas un attīstās, un neiroloģija varbūt šajā gadījumā ir tāda pēdējo pāris gadu tendence. Ja audu cilmes šūnas, atceraties, teicu, ka tas ir tas nabassaites gabaliņš, tas sprīdi garais, no kā laboratorija izdala mezeņkamālās šūnas, tad šajās attēlā mēs redzam to būtību. Mēs mākam izaudzēt jebkuru ķermeņa šūnu. Tas ir tas, kāpēc? Tāpēc, kad audu šūnas attīstības tādās stadijās, viņas nav vēl tik diferencētas. No viņām kaut kādā embrija attīstības laikā arī attīstījās pārējās tās pašas asinsradu šūnas. Ja? Bet tā kā šīs audu šūnas attīstībā stāv zemāk, tad arī ir iespējams izaudzēt gan teiksim, dziedzers šūnas. Nu, pats vērtīgākais, ko zinātnieki iemācījās pierādīja, ka arī neironu nervu šūnu ir iespējams izaudzēt. Šīm šūnām, kā jau arī pašā sākumā pie tā šūnu sadalījuma, kur minēju, ņemot vērā, ka viņas ir jaundzimušās šūnas, tā dalīšanās un tā vairošanās spēja, kā es vienmēr saku, praktiski neierobežot. Tas nozīmē, ka tik, cik mums ir paredzēts
dzīves ilgums, mūžs, tik arī tā šūna ir gatava dalīties un vairoties. Tas pats vērtīgākais ir, ka šīm šūniņām nevajag saderību. 3 tādas īpašības. Varam izaudzēt jebkuru ķermeņa šūnu, praktiski neierobežot pavairot, un nav vajadzīga saderība. Līdz ar to tas pielietojuma spektrs ir ļoti plašs. Tas ir pamatā vēl kliniskie pētījumi vai eksperimentālas terapijas. Un lielākoties tā ir neiroloģija, par ko mēs runājam, bet arī kardioloģijā un ortopēdijā šādu pētījumu un, teiksim, novērojumu ir gana daudz. Arī Covid laiks iedeva vēl jaunas diagnozes, pie kā zinātnieki pēta šīs. Vēl ko gribu teikt šajā visā sakarā, jo par to arī mēs tālāk runāsim. Cilmes šūnas nav tikai asiņu maisiņš. Tur ir vēl dažādas citas šūnas, un viens ir tāds termins par jaunieviestās terapijas zālēm, jo arī mezenhimālās šūnas, lai mēs varētu izmantot arī tad, mēs pagatavojam pacientam speciāli viņam derīgu produktu. Līdzīgi arī ar asins šūnām. Kaut ko apstrādājot, kaut ko radot par jaunu, mēs radām jaunieviestās terapijas zāles. Ir vēl imūnterapija un tā sauktie KRT produkti, par tiem šodien nerunāsim, jo tie ar neiroloģiju nav saistīti, bet Pamikorda grupai, kuras Cilmes šūnu banka, mēs esam Pamikorda grupas struktūra šeit Latvijā un jau 20 gadus strādājam Latvijā. Mēs esam lepni ar to, ka mums ir 2 laboratorijas un mēs arī esam vienīgie Eiropā, kam ir šīs iespējas un Eiropas zāļu aģentūras atzītas metodes, procedūras, apstākļi, kas atļauj mums šos produktus ražot. Jā, tātad, lai šūnu produktus sagatavot, ir ļoti strikti noteikumi, un tie ir tie, ko Eiropas zāļu aģentūra arī apstiprina, lai varētu kaut kādu, teiksim, šūnu produktu sagatavot un pacientam ievadīt. Vēlreiz, lai par jaunieviestās terapijas zālēm, tas tāds termins, kas parādās, un viņu arī tulko varbūt kādreiz citādākiem vārdiem, bet tā loģika ir tā, ka tie ir apstrādāti audi vai šūnas. Ja? Tās šūnas var recipienta organismā vai saņēmēja organismā darīt pilnīgi citu darbu, kā viņas darīja donora ķermenī. Ja? Tātad tās ir šūnas, mēs uz šūnu bāzi, mēs varbūt izmantojam tikai kaut kādas nuklīnas kādas, varbūt tikai gēnus, varbūt mēs izmantojam kādu noteiktu proteīnu, bet tā ideja ir, ka tās ir manipulētas šūnas, viņas nav tādas, kā viņas bija, viņas ir manipulētas un tikai tad no viņām ir sagatavots produkts. Biotehnoloģija ir garš produkts, tas ilgst mēnešiem. Parasti, kad mēs runājam par neiroloģiskajām saslimšanām, tad, lai sagatavotu no šūnām produktu, ko ievadīt pacientam, tas paņem apmēram 3 mēnešus, lai šūnas pavairātu, un vēl 1 mēnesi, lai varētu no tā pavairotā materiāla sagatavot kaut kādu flakoniņu, kas ir ievadāms pacientam. Ja? Tātad tās ir tās biotehnoloģijas, un šajos gadījumos arī mēs runājam par jaunieviestām terapijas zālēm, kas atšķirās no ķīmiskiem preparātiem, ko mēs lietojam citās saslimšanās. Kādas tās praksē, kādas ir ārstēšanas iespējas un ko tas nozīmē? Ir standarta terapijas. Standarta terapijas ir tās saslimšanas, ko zinātnieki ir pētījuši, kas ir izgājuši visas klinisko pētījumu stadijas, kad ir beigās zinātnieki kopā ar dažādiem speciālitāšu gudrniekiem pavilkuši to strīpu, kad jā, mēs tagad saprotam, ka pie tādas un tādas saslimšanas ievadot noteiktu devu, mēs sagaidām arī noteiktu rezultātu. Un šeit tās 80 diagnozes, 86 diagnozes,
Te mēs runājam par asins saslimšanām, kā mēs tautā runājam parasti par asinsvēžiem. Tās ir tās, kas 30 gadu laikā ir pietiekoši izpētītas, un tas nozīmē, kad ārstiem nav tādu neskaidrību pie noteikti saslimšanas, mēs meklējam cilmes šūnas. Terapijas metodas, kas ir klīnisko pētījumu stadijā, un ir apmēram 3000 aktīvu pētījumu patreiz pasaulē, tās ir ārstēšanas metodes un veidi, kurus parasti sponsorē vai nu kaut kādi fondi, zinātniski, universitāšu, vēl kādi citi fondi. Katrā ziņā klīniskos pētījumus apmaksā šie fondi, un pacients par ārstēšanu nemaksā. Problēma ir tā, ka klīniskajiem pētījumiem ir ļoti strikti tie iekļaušanas standarti, lai pacientu ar kaut kādu problēmu varētu iekļaut klīnisko pētījumos un viņš saņemtu šo medikamentu. Tur bieži vien ir vesela liste tādu parametru, kuriem ir jāatbilst, un ja neatbilst, tad mēs to nevaram darīt. Un tāpēc visplašākā grupa ir eksperimentālās metodes, jo šeit tie nosacījumi nav tik strikti. Šeit mēs pamatojamies tāpat uz atzinumiem, mēs tāpat pamatojamies uz dažādu, teiksim, universitāšu gudrnieku zinātniskiem rakstiem, klīnicistu zinātniskiem rakstiem. Un tās ir visas, mēs runājam par apstiprinātām ārstēšanas metodēm dzīvam cilvēkam. Mēs nerunājam par kaut kādiem pētījumiem, kaut kur, kaut kam. Nē. Te ir runa par to, ka viņi ir atzīti, šie ārstēšanas veidi, bet viņi nav vēl izgājuši klīnisko pētījumu to strikto to novērojumu apjomu, nav mums vēl pietiekoši varbūt pacientu grupas sasniegtas, un tāpēc mēs nevaram runāt, kad 100% visos gadījumos tas rezultāts, ko mēs sagaidām, mēs arī viņu saņemsim. Un vēl tīri tādai varbūt svešo vārdu kolekcijai allogēnā transplantācija un autologā transplantācija. Ja, tātad autologs ir vienkārši saprast, autologs ir tas, kas ir mans, tātad tur mēs saņemam pašas šūnas, allogēnā ir tie gadījumi, kad mēs donors, saderīgu donoru. Nav pat svarīgi, vai tas ir ģimenē, bet tīri runa par saderīgu donoru. Nu, lūk, ja es runāju par Famicort grupu, ja es runāju par mūsu cilmu šūnu banku, tad mēs droši arī runājam par to, ka mēs esam vairāk nekā tikai cilmu šūnu banka. Un kāpēc mēs esam vairāk? Un mēs varam droši klapēt uz pleca un teikt, ka mēs tiešām esam vairāk nekā tikai cilmu šūnu banka. Mēs esam vienīgā ģimenes banka Eiropā, kas pacientiem piedāvā piemeklēt ārstēšanu. Jā, tas ir ļoti svarīgs tāds aspekts, jo pasaulē kopā ir apmēram 170 ģimenes bankas. Bet Eiropā tas skaitlis, protams, nav tik liels, bet mēs esam tik lieli, mēs esam Eiropā lielākie, mēs esam Latvijā gan vecākā banka, kā jau es minēju, tos 20 gadus mēs jau strādājam Latvijā, bet mēs esam arī 3. lielākā banka pasaulē. Un tas ir ne tikai lielīšanās ar cipariem vai stāstīšana, cik mēs lieli un gudri, bet tas arī uzliek tādu gan zinātnisku, gan sociālu atbildību un iespēju pacientiem, kad sadarbojoties ar zinātniekiem, mēs esam nopietnas spēlētājs. Līdz ar to tas ir tas, kas atļauj mums ne tikai mācēt, paņemt cilmu šūnu materiālu, apstrādāt un nolikt, un tad, kad jums vajadzēs, tad jūs varēsiet meklēt, kur to darīt, bet tas ir tas, kas atšķir mūs no citām bankām, ka mēs esam vienīgie, kas arī meklē pacientam iespējas pielietot materiālu un ārstēt. Šī ir tādas 2 diagrammas par pacientiem, kas Famicort grupā ir ārstēti. Tie ir pacienti, kas ir saņēmuši ārstēšanu un guvuši zinām uzlabojumu no cilmu šūnu terapijas.
pielietojot nabasaites asins cilmes šūnas, un otrs aplīts ir par nabasaites audu šūnām, par mezenhumālajām šūnām. Un apkopojot no 4. līdz 23. gadam, neiedziļinoties varbūt tādos sīkumos, vai tur ir dermatoloģijā 3% vai endokrinoloģijā 3%, bet tā uzmetot acis, mēs uzreiz redzam to tendenci, kad neiroloģija. Un ja agrāk audu šūnas tiešām neiroloģijā visu laiku tā tendence 60–70% gadījumu audu šūnas tika izmantot pie nervu sistēmas problēmām. Vai tas ir redzes nervu atrofija, vai dzirdes nervu atrofija, vai, teiksim, tās ir atlieku parādības pēc galvas muguras traumas, vai, teiksim, tas ir autisms, vai tā ir bērnu cerebrālā trieka, vai vēl dažādas neiroloģiski stāvokļi pie autoimūnām saslimšanām. Bet pie audu cilmes šūnām šī tendence ap 60–70% izmantošana pastāv visu laiku. Interesantākais šajā slaidiņā ir nabasaites asins cilmes šūnas, jo pa lielam skatoties puse ir neiroloģija, puse ir hematoloģija. Tātad asins vēži, par kuriem 30 gadus mēs zinājām, kad mēs asins cilmes šūnas izmantojam pamatā pie asins vēžiem. Pēdējos gados šī tendence mainās, un viņa mainās tik ļoti, kad šajā diagrammā praktiski ir pusi uz pusi. Un te ir ļoti svarīgs tas arī aspektiņš, ko es sākumā teicu, ir tas nosacījums. Pacientam pašam ir saglabātas pie dzemdībām nabasaites asins cilmes šūnas. Šo pacientu kļūst vairāk, vairāk ir arī tās iespējas, kad mēs varam paša materiālu izmantot. Kāpēc varbūt arī tas uzsvars tik ļoti ir uz neiroloģiskiem stāvokļiem? Un tā ir atkal statistika. Un statistika ir nežēlīga. Pirmkārt, statistika saka, ka bērnu cerebrālai triekai un autismam, par ko pamatā mēs arī varbūt šodien pieskaramies, nav diagnostikas un ārstēšanas iespējas. Mēs nevaram grūtniecības laikā ar kādiem testiem, skrīningiem, mēs nevaram noteikt, ka mums būs šāda saslimšana. Taču tie saslimšanas biežumi, ja, tad, teiksim, pie bērnu cerebrālās triekas, es esmu mazliet ciparus tur kaut kādus ierakstījis nepareizi, bet, teiksim, 2 līdz 3 bērni no 1000 slimo ar bērnu cerebrālo trieku. Autismam tas cipars ir nežēlīgs. Ja mēs paņemam visu populāciju kopumā, tad tie ir 14,7%, bet problēma ir tā, ka lielākoties nav diagnosticēta šī saslimšana. Ja? Tā kā bērnu vecumā mēs šādu procentu nevaram nekādīgi redzēt, un arī pieaugušo vecumā mēs jau varētu iedziļināties, mēs viņu varētu atrast, bet tā kā ar autismu ir sarežģītāk, gan diagnostika ir sarežģīta, gan arī nav tādu skaidru tādu mūsu ārstu vidū tādu uzskatu par to patofizioloģiju, kas tad ir autiskā spektra traucējumi, kurā brīdī mēs tu diagnozi varam uzlikt. Ja? Un līdz ar to tā statistika ir viena, mūsu izpratne par autiskā spektra traucējumiem ir cita, un tur ir liels tāds misēklis, līdz ar to arī tie viedokļi ļoti dažādi. No tā, ka tā vispār nav slimība, un viņš ir mazliet savādāks, bet lai tā būtu, un arī no tām izpausmēm. Mēs bieži vien autiskā spektra traucējumus pielīdzinām vai nu hiperaktīvai uzvedībai, vai, teiksim, atkal, kur ir tāda galēja stāvokļi intelekta ziņā, kur mēs atkal pieliekam pie teiksim, smagiem smadzeņu bojājumiem ar plānprātību, un kur tur ir autiskā spektra traucējumi, to mēs nemākam izšķirt. Līdz ar to par autisko spektru, jā, tā kā tā patofizioloģija nav zināma, bet skaidrs gan, šiem pacientiem visiem ir novērot patoloģiskā sinaptiskā darbība smadzenēs. Ko tas nozīmē? Starp nervu šūnām ir sinapses, jo no vienas nervu šūnas tam signālam ir jāaiziet uz otru.
Ja šeit starp maniem pirkstiem ir stress un nekas nav pareizi, tad tas signāls nespēja pāriet uz nākošo neironu, un tas tad rada to, ka netiek pārvadīti impulsi, nenotiek tā, kā tam būtu jānotiek. To sauc arī par tādu neiroinflamāciju. Viņam latviski šis vārds pat netulkojās, un medicīniskajā literatūrā tā arī raksta. Līdz ar to, lai saprastu mediķi, es viņu atstāju ar slīpiem burtiņiem, bet tas ir tas, ko redz autiskā spektra pacientu smadzenēs pie magnētiskās rezonances. Ja? Tad, teiksim, ir baltās vielas novirzes, nekā sevišķi nav. Izmeklējot, mēs neirologi māku atrast šīs īpatnējās, teiksim, pārvades starp smadzeņu daļām. Par bērnu cerebrālo trieku. Bērnu cerebrālā trieka, agrāk varbūt mēs runājam par to, ka pie smagām dzemdībām katrā ziņā skābekļa bats ir tas, kas izraisa bērnu cerebrālā trieku. Tātad skābekļa bada rezultātā. Vai tur ir bijis infekcijas, vai mammai ir bijušas priekšlaicīgas dzemdības un zems asinsspiediens, vai, teiksim, kāda ģenētiskas patoloģijas, vai, teiksim, tie ir bijuši asins izplūdumi galvas smadzenēs, ja, asiņošanas pie augsta asinsspiediena. Katrā ziņā tas ir tāds hronisks stāvoklis bērniņam, kuram ir bijis kaut kādu laiku skābekļa bats, līdz ar to piedzimstot, pēc kādu laiku varbūt, tiek konstatēts, ka ir smadzeņu bojājums. Statistika ir diezgan nežēlīga. Statistika saka, ka pusē no pacientiem ir funkcionāls dabas traucējumi. Tie var būt dažādi. Tas nenozīmē, ka tikai nestaigā, bet tie var būt dažādi citi funkcionāli traucējumi. 28% tiek rakstīts par epilepsiju, kā pavadošo diagnozi vai teiksim, pamat tādu izpausmi. Pusē gandrīz 42% ir redzes traucējumi. Un ņemot vērā, ka tās izpausmes ir tik smagas, tāpēc jau arī mēs mēģinām dažādos veidos ārstēt šīs saslimšanas, jo šie visi pacienti mums ir jāiekļauj kaut kādā veidā sabiedrībā. Kādas mums ir iespējas? Iespējas, ja mēs runājam par bērnu cerebrālo trieku, tā ir rehabilitācija un kustību uzlabošana, atjaunošana. Fizioterapijā to par kinezioterapiju sauc, bet tā ideja ir šo kustību funkciju uzlabošana. Jā, pretsāpju, pretkrampju ārstēšana un tā saucamā kognitīva behaviorālā terapija, kā viņu fizioterapeiti sauc, viņi varētu smuki iztulkot latviski, bet atstāju tā, kā viņu pazīst fizioterapeiti. Arī ortopēdiskā ķirurģija, tad, kad tās iepriekšējās ir devušas kaut kādu rezultātu. Bet tās visas ir simptomātiskas ārstēšanas metodas, lai uzlabotu stāvokli. Tā nav patoģenētiska ārstēšana. Un līdzīgi autiskā spektra traucējumiem, ja, kad mēs varam koriģēt uzvedību, mēs ejam pie logopēda, uzlabot runas spēju un dažāds arī citāds speciālistu atbalsts, lai bērni varētu iekļauties skolā, bērndārzā. Un cilmu šūnu pielietojums pie šīm slimībām ir tāda vienīgā patoģenētiskā ārstēšanas metode, kas būtu vērsta uz to bojājumu tajā nervu sistēmā. Un pagājušā gadā uz novembrī, kad mēs svinam Pasaules nabasaites asinsdienu, novembrī tika prezentēti dati, divas austrāliešu zinātnieces bija apkopojušas datus par 500 pacientiem 15 gadu laikā, kas bija saņēmušas cilmu šūnu terapiju pie bērnu cerebrālās triekas tieši. Un viņas novēroja, kad katram trešajam bērnam bija uzlabojumi, bet kur ir problēma? Problēma ir tā, ka ļoti dažādi pētījumi, ļoti dažādas bojājuma pazīmes, ļoti dažādi izmeklējumi, ļoti dažādas devas.
Un tāpēc arī tie secinājumi no visa šī lielā darba, no visa šī apkopojuma ir tāds, ka jā, mums ir skaidrs, ka tas visvairāk darbojas tāds imūnmodulējošs mehānisms, lai uzlabotu šo nervu sistēmu darbību. Visos pētījumos, kas gan ir svarīgi, ka metode ir droša, mēs nevaram pacientam kaitēt. Nu, līdz ar to arī tas ir nepieciešama tāda papildus pētījuma ar vienādu devu un aplikāciju skaitu, lai mēs varētu kaut ko sākt runāt par devām, par kaut kādiem tālākiem secinājumiem. Kas vēl ir ļoti svarīgs visā šajā darbā, lai arī varbūt mediķu sabiedrība, kas vadās tikai pēc klīniski apstiprinātām metodēm, bieži vien izsakās ļoti skeptiski par šādām ārstēšanas metodēm, bet tāpat laikā ar to tādu cerību seko šiem pētījumiem visi, gan tie skeptiskie mediķi, gan pacienti un viņu ģimenes, gan teiksim, visa medicīnas sabiedrība. Ir ļoti svarīgi turpināt šo iesākto darbu un iet uz priekšu. Vēlreiz par to darbības mehānismu, kā darbojas varbūt asins šūnas un mezenhumālās šūnas. Tādu skaistu plakātu atradu, milzīgs plakāts. Bet es tik sarežģīti nestāstīšu, kā tur tie ar šitiem savienojās un kādas ķīmiskas vielas skrien, bet es ieliku bildīti ar to sinapsi, ja? Un te ir tas, ko es mēģināju ar saviem pirkstiņiem parādīt. Tā ir tā lieta, kam ir jāstrādā, kur ir impulsam no viena neirona jāpāriet uz otru. Vienam ir jāpāraida kaut kāds signāls, un otram viņš ir jāuztver. Ja te visu laiku ir kašķis, šķiļās dzirkstelis, tad nekas nenotiek. Ja, tas tā varbūt vienkāršot izstāstot to problēmu, kā tas ir neiroloģijā, un līdz ar to, ko tad mēs cenšamies panākt. Ja mēs izmantojam nabasaitas asins cilnu šūnas, tad nabasaitas asins cilnu šūnas satur tā saucamās efektoru šūnas, un viņas darbojas trijos veidos. Viens ir, ka viņa šo sinaptisko savietojamību izmaina, bet viņas izmaina arī tādā veidā, ka viņas mazina to iekaisumu, tā sinapsēs to ar vārdu neiroinflamācija, ko es biju nosaukusi, un arī ir tāds imūnmodulējošs process, jo veselas cilmes šūnas vienmēr apmāca tās slimās šūnas pareizi uzvesties. Izmantojot mezenhumālās šūnas, audu šūnas, pirmajā plānā vienmēr būs tieši šī imūnmodulējošā darbība, un tikai pēc tam tā iekaisuma mazināšana un pārējais. Kā tad tas vēsturiski veidojās tās programmas un tās ārstēšanas iespējas, ko mēs varam piedāvāt arī saviem pacientiem? Tādi pionieri pasaulē ir Djuka Universitāte Amerikā ar Dr. Joanu Kurzbergu, slavenu personu neirologu vidū un cilmu šūnu pielietošanas vidē. Un viņa bija tā, kas 17. gadā pirmie Djuka Universitātē uzsāka autologo cilmu šūnu izmantošanu. Tātad nabasaitas asins autologu izmantošanu. Tie tad bija pacienti, kuriem bija saglabāts cilmu šūnu materiāls. Nu, lūk. Viņi apskatīja kopā ap 1400 bērnus, bet no tiem 1400 bērniem tikai 276 saņēma infūzijas, un no tā visa lielā skaita tikai 63 tika apstiprināti klīniskiem pētījumiem. Un tad uz šī klīniskā pētījuma bāzes, saņemot vienu injekciju pēc pusgada, otru pēc gada, trešo, un tad apkopojot rezultātus, viņi bija pirmie, kas nonāca pie tāda secinājuma, kad autologo nabasaitas asinsūnu infūzija, runa ir par 2 miljoniem, kad ietekmē motoro uzlabošanos, ja, uz kilogramu, 2 miljonu uz kilogramu, tomēr ietekmē šo motoro funkciju uzlabošanos. Tas bija tāds pirmais, varbūt, rezumē ciparos, nevis tikai izteikts, kad novēro uzlabošanos un ir vērojams
pozitīva dinamika, bet šeit bija pirmo reizi arī tāda runa par cipariem. Līdz ar to šo programmu, kāda kā viņa bija Djuka universitātē, pārņēma Famicod grupas viena no sadraudzības klīnikām Polijā, Ljubļanā. Un izmantoja sākumā poļu bērni, bija tie, kas varēja izmantot šo programmu. Mēs viņu arī nosaucām par programmu. Nevis par klīnisko pētījumu, lai mums būtu iespēja iekļaut pēc iespējas vairāk bērnus, lai nebūtu tikai varbūt maza grupiņa, lai pēc iespējas paplašinātu to pacientu skaitu. Bet kas ir ļoti svarīgi, tāpēc arī nosaucām par paplašinātas piekļuvas protokolu, bet šī bija pirmā programma Eiropā, un, kas arī deva iespēju bērniem izmantot ārstēšanas iespējas, un arī ģimenēm un ārstiem bija kā tāds atbalsts. Un profesora Magdalēna Kruščinska-Kravčuka, viņa ir kopā ar Universitātes slimnīcu Ljubļanā, viņi ir tādi Eiropas pionieri šajā ziņā, jo viņi pirmie iesāka gan nabasaites asiņu, arī mezenhimālo šūnu izmantošanu bērnu neiroloģijā Eiropā. Ja mēs skatāmies uz Latvijas pacientiem, mums arī ir savi pacienti, kam mēs dzīvojam līdzi, kam ir bijusi iespēja Ljubļanā doties uz ārstēšanas. Parasti tā ārstēšana bija arī ik pa 2 mēnešiem un vairākas reizes. Un, ja mēs paskatāmies uz diagnozēm, tad te jau arī tā pati neiroloģija tādā priekšplānā izpaužās, jo tā ir bērnu cerebrālā triekta, tie ir autiskā spektra traucējumi, tie ir arī, tās ir arī galvas traumas. Līdz ar to patieši tā Ljubļanas klīnika arī specializējas uz neiroloģisko saslimšanu ārstēšanu, līdz ar to arī tie mūsu pacienti, ko mēs varējām sūtīt uz ārstēšanu, bija arī ar neiroloģiskiem dažādiem stāvokļiem. No 20. līdz 22. gadam 6 dažāda vecuma bērni saņēma ārstēšanu, visiem bija dažāda veida uzlabošanās. Piemēram, mūsu pirmā pacienta Dārta bija 20. gadā decembrī, kas devās uz Ljubļinu. Dārtai bija 4 gadi, kad viņa pirmoreiz piecēlās kājās. Bet tā kā tie bojājumi ir smagi un pieceļoties kājās, bērns nevar uzreiz aizskriet un ar pārējiem bērniem draudzīgi spēlēties. Ja? Visas šīs diagnozes ir pietiekoši smagas, tie bojājumi pietiekoši smagi. Un cilmu šūnu terapija jāsaprot, ka nav tāda vienmomenta, tāda datora pārstartēšana. Ja? Tas ir kopīgs darbs un tas vienmēr ir jāuzsver, ka tas būs ļoti svarīgi, lai būtu cilmu šūnu terapija un masīva, agresīva pat rehabilitācija ar dažādām rehabilitācijas programmām, šie bērni strādā katru dienu, vecāki strādā katru dienu. Un tāpēc arī ģimenei esot tādā, kā saka, 24/7 režīmā ar slimu bērnu, ļoti svarīgs ir katrs uzlabojums, jo tas mērķis ir, lai bērns pieaugot, kļūtu vairāk vai mazāk patstāvīgs. Ja, iespēja robežās pastāvīgs, lai tad, kad mamma nebūs blakus, lai viņš varētu spēt dzīvot šajā pasaulē. Tā kā šajos gadījumos, vai tā ir varbūt kaut kāda epilepsijas zāļu samazināšana, vai tas ir miegs naktī, lai pēc tam varētu darboties rehabilitācijas programmās, vai, teiksim, tā ir tāda līdzestība, kas ļoti svarīgi ir pie fizioterapeita, pie dažādām vingrošanas kursiem. Tas viss ir ļoti svarīgi. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir bijusi tā iespēja bērniem palīdzēt. Arī šogad mums ir jau, patiesībā jau 4 pacienti ir braukuši, bet šogad mums tā sadarbība ir bijusi ar Slovākijas klīniku, jo kaut kādos laikos ir kaut kādas programmas vienā slimnīcā aktīvas, kaut kādos laikos ir citā slimnīcā, tāpēc tā nav tikai Ljubļanas klīnika, vai tikai Slovākija, vai tikai, teiksim, Varšavā varbūt kāda klīnika.
Jā, bet šie ir mūsu 6 pirmie pacienti, par kuriem mēs dzīvojam visu laiku līdzi. Arī tas, ko es teicu šajā gadā, kur arī ir jauni pacienti nākuši klāt un tīri svaigi, teiksim, arī maija mēnesī ir bijušas ārstēšanas. Tā kā tas ir sarežģīti ģimenei ar slimu bērnu, tas ir jāsaprot, ka tas ir liels darbs, kas pēc tam ir jāiegulda. Tie nebūs brīnumi, ko kāds var censties apsolīt, un tāpēc arī tā medicīniskā sabiedrība ir tāda varbūt skeptiska, kad liekas, vienmēr gribās lielākus uzlabojumus. Atkal, ja uzlabojumi ir pārāk lieli, tad atkal smējās, nu tā jau nevar būt, ka viņš aizbrauc un tagad aizskrēja pat aciņu priecīgs. Jāsaprot, ka tās ir tās situācijas, ko nevienam mēs nenovēlam. Viss tāds traģiskākais ir tas, kad varbūt ģimenei prieka vietā ir nepieciešamība ārstēt slimu bērnu. Tas ir tas, kāpēc mēs arī runājam par cilmšūnu saglabāšanu nākotnē, lai tajās situācijās man būtu kaut kāda vēl viena iespēja. Ko tad dara tad, kad jūs esat varbūt mūsu klienti, jums glabājas materiāls cilmšūnu bankā, un jums ir kaut kādas situācijas, kad jūs domājat, kad vajadzētu tās cilmšūnas izmantot un ko darīt. Tā vienkāršā atbilde ir, ka tā doma rodās, jo viņa nerodās tā pēkšņi vienā mirklī, ka es viņas tā kā gribētu smuki izmantot, un kā es viņas ko es varētu pagatavot no cilmšūnām. Tā tas nav. Parasti tā ir kaut kāda situācija medicīniska, kur vai nu neiet uz priekšu saslimšanu, vai, teiksim, ārstēšana nedod rezultātu. Ir vairāki koncīliji, vairākas idejas, kaut kādi. Tad jau mūsdienu cilvēks vienmēr paskatās Googlē, un Googlē tas vārdu salikums cilmšūnu terapija kaut kur uzspēlda. Tas ir tas brīdis, kad arī vajag nākt un jautāt, tāpēc vidū šajā bildītē ir pacientu koordinators. Tā esmu es patreiz. Un arī tad, kad es nebūšu, kāds būs tāds, kas saprot medicīniskās lietas, kas saprot to klienta pusi, kas saprot, kas notiek klīnikā, kas saprot, kas notiek arī mūsu Polijas medicīnas departamentā, mūsu lielā laboratorija Varšavā, kur arī mūsu Latvijas materiāls glabājās. Un tas apstiprināšanas process, tas kāda deva ir nepieciešama, jāsaprot, kad no ģimenes materiāla, kurš glabājas bankā, tas laiks, kamēr sagatavo produktu, ir pietiekoši garš. Tāpēc, kad katram pēc individuāls recepts ārsts, kurš ir plāno, kad pie šī gadījuma varētu izmantot cilmšūnas, viņš ir iepazinies ar dokumentiem, kas caur koordinātoru ir nonākuši viņa rokās, viņš ir izpētījis izmeklējumus, viņš ir gatavs pie šīs vainas, viņam ir pieredze, ka varētu palīdzēt ar cilmšūnām. Viņš ir tas, kas arī nozīmē, cik tad miljonu tās šūnas būtu vajadzīgas, kā viņas ir jāsagatavo, cik reizēs mēs ievadīsim, vai mēs ievadīsim vēnā, vai mēs ievadīsim smadziņu šķidrumā, vai mēs kā savādāk ievadīsim. Ja? Tātad katram pacientam tiek uzrakstīta individuāla recepte, pēc kuras tad laboratorija atkal sagatavo šo produktu. Un tas ir tas laiks, ko es minēju jau iepriekš, tas ir ap 3 mēneši, kamēr izaug šūniņas, un vēl apmēram 1 mēnesis, kamēr viņas varam pārvērst šķidrumā, ko ievadīt vēnā. Nu, lūk, un tas ir tas ilgais laiks, ar ko arī jārēķinās. Tas nav tāds viena momenta, man viņas tur glabājās, atkausējam, un varbūt, ka mēs varam viņas kaut kādā veidā pielietot. Ja tas ir tomēr tāds plānojams laiks, un pa kur arī slimība, protams, iet uz priekšu, plus vēl ir, tā kā šīs visas ir gan apstiprinātas, gan neapstiprinātas vienā tajā pašā brīdī, ja, jo pacientam medicīnas iestāde nepiemēro
ārstēšanas metode, kur ir eksperimentāla, kura ir absolūti neskaidra. Ja? Viņas visas ir uz ziņojumu, uz izpētes bāzes, uz pieredzes bāzes, uz metodikas bāzes apstiprinātas zināmā mērā. Bet viņas vēl nav izgājušas pilnu to pārbaudas ciklu, līdz ar to šīs ir tās metodas, kuras arī tiek ļoti uzraudzītas, un katrs pacients arī saņem tā saucamo bioētikas komisijas apstiprinājumu, kad jā, mēs drīkstam ievadīt šos produktu dzīvam cilvēkam. Tāds ir apmēram tas cikls tajās būtiņās, bet svarīgi ir tas, ka jūs neesat vieni, jūs neesat pamesti, bet mēs par jums arī esam gatavi rūpēties tad, kad tas brīdis būs pienācis. Ja mums ir viss skaidrs, un ja mēs esam gatavi, ka mums tomēr šo vērtīgo materiālu gribētos savai ģimenei saglabāt, tad mēs to esam tādos 5 soļos ielikuši, kas ir jāiziet. Pirmkārt, tā ir informācija, un vienmēr vēlos, lai tas ir uz tāda zināšanām balstīts lēmums, lai tas nebūtu tikai tāpēc, kad draudzene to izmantoju, un es arī, un beigās varbūt ir vilšanās, jo tu neesi sapratis, ko tas nozīmē. Tu gribētu nākošajā dienā pagatavot kosmētisku krēmu, bet izrādās, ka pielietojums ir pilnīgi domāts savādāks. Ja, tad ir jāsaprot, kas ir šis pakalpojums, kā viņš varētu dot ģimenei nākotnē drošību, pirmkārt drošību un mieru. Līgums, jā, ir līgums ir jāsagatavo, jāparaksta, tas aizņem kādu laiku, bet to var darīt attālināt, to var elektroniski parakstīt, to var pie mums birojā vienmēr var atbraukt. Tad ir paliela kaste, 3,5 kilogramīga kaste, kurā ir viss nepieciešamais, lai vecmāte varētu pie dzemdībām paņemt materiālu un nogādāt laboratorijā. Kā jau minēju, Latvijas materiāls viss glabājas lielākajā laboratorijā, Varšavas laboratorijā, kur viņš tiek izmeklēts, pārbaudīts, saskaitīts, izmeklēts uz infekcijām, uz baktērijām, uz augšanu. Pats svarīgākais ir tas, kad auga šūnas, ka viņas aug. Mēs nesaglabājam tikai saliktu gabaliņos gaļas gabaliņu, ja? Mēs izdalām mezeņķmālās šūnas, un tas ir tas ļoti svarīgais, un tas dod to garantiju, kad pēc gadiem, kad mēs atkausēsim materiālu un liksim uz barotnēm, ka viņš augs, vairosies. Un pie tam, ka viņš veidos veselas kvalitatīvas kolonijas, un šī vairošanās būs kvalitatīva. Ja? Tas ir tas ļoti svarīgais, un ar ko arī varbūt mēs atšķiramies no jebkuras citas cilmes šūnu laboratorijas. Tālāk jau, kad ir tas viss izdarīts, apmēram pēc 3 mēnešiem jūs saņemat certifikātu, un cilmes šūnu materiāls tiek glabāts neierobežotu laiku. Līdz tam brīdim varbūt, kad viņš būs nepieciešams, lai tā drošība tomēr būtu, kad vajadzības gadījumā mums ir bioloģisks vērtīgs materiāls, kas varētu dot iespējas izveseļoties. Tāpēc tas mans arī laikos, tas mans aicinājums ir bijis, neizmet to nabas saiti medicīniskajos atkritumos. Ja ir iespēja saglabā. Jo tas ir tas, kas var dot īstā brīdī tādu vēl vienu iespēju. Tad, kad nav vairs kādas iespējas un šansas, tad tomēr šī viena iespēja mums vēl paliek. Tas ir tas arī, ar ko es gribētu varbūt to savu stāstu nobeigt. Jūs varbūt jau esat sagatavojuši daudz jautājumus, vai arī esat gatavi celt roku un jautāt. Varat man telefonu pierakstīt, ja ir kaut kāda vajadzība tādus ļoti, individuāli medicīnisks jautājums jautāt.
Bet mēs esam sasniedzami Valdemāra ielā, mēs esam sasniedzami arī Kristīnas telefons šeit ir un e-pasts ir un mājaslapā. Jūs varat mūs atrast, tā kā nebaidaties jautāt, nebaidaties uzzināt, bet nākat jautājat, mēģināsim meklēt arī atbildes un vēlreiz pirms jūs izmetat nabasaitu un asinis medicīniskos atkritumos, tad tomēr vajag apdomāt. Varbūt tomēr viņu vajag saglabāt. Tur laikam jautājumi, Ines, tad sāksies ar āneti. Tā es lasu. Asinīm no placentas būtu jāļauj pārtecēt bērnam līdz kamēr tā pulsē kļūst zilgana, lai bērnam nodrošinātos nepieciešamie mikroelementi, dzels un citi, līdz +6- vecumam. Vai tad tā nav dzemdību praktika, vai nabas saite tiek pārgriezta ātrāk nekā visas asins pārtek? Tas ir tas strīdīgais jautājums, ko sabiedrībā mēs viļājam uz riņķi un atkal atpakaļ. Un cik tad ilgi jāpulsē nabas saitei? Vai kāds to var atbildēt, cik ilgi jāpulsē nabas saitei? Ja mēs tagad veiksim aptauju, katrs ierakstīs savus ciparus. Dzemdības vada vecmāte. Sāksim ar to. Un vecmāte ir tā, kura tad, kad mazais ir piedzimis, tur savā plaukstā nabas saiti, un kura jūt to pulsāciju. Un jums ir jāuzticās vecmātei, ka viņi jūs dzemdības vada pareizi. Ja tīri medicīniski un atkal piesaucot statistiku, mēs runājam, tad 80% no visām tām asinīm, kas ir placentā, placentas asinsvada 15 sekundēs viņi nonāk bērna pusē. Pārējais ir mūsu interpretācija. 80% nonāk 15 sekundēs. Tad jautājums, cik ilgi tad viņai ir jāpulsē? Pasaules veselības organizācija, ar kuru saistībā arī mūsu neonatologu bērnu ārstu biedrība ir savās vadlīnijās ierakstījis, ka tā ir 1 līdz 3 minūtes. Tātad 1 līdz 3 minūtes ir ļoti objektīvi, kad mēs turot nabas saiti, ļaujam viņai pulsēt. Nav runa, jā, katrs ir savādāks, tāpēc arī, teiksim, varbūt ir situācijas, kad noklemē uzreiz, ja ir reizes nesadarība, ir kaut kādas saslimšanas, kuru dēļ mēs nevaram gaidīt, kamēr viņi izpulsē. Un tad, ko nozīmē izpulsēt līdz galam? Kad ir gals? Ja? Tas nemaz negribu likt jums iedomāties, kā nabas saite izskatās tajā galā. Līdz ar to mēs ļaujam izpulsēt nabas saitei, jo nabas saites asinis un audas mēs ņemam profilaktiski. Mums nav tā situācija, ka mums ir akurāti jāglābj māsiņa vai brālītis vai kāds pacients. Ja? Mēs viņu ņemam profilaktiski. Līdz ar to mēs netraucējam dzemdību darbību, netraucējam to, kas notiek dzemdību zālē. Un vēl tad, ja jau pie šīs tēmas esam pieskārušies, kāpēc ir jāļauj nopulsēt, izpulsēt? Viens ir tātad tas asins apjoms, ja, kas tiešām vēl tā cirkulācija notiek, no asintiņas nonāk pie bērna. Mikroelementi, vitamīni, tas tāds nav apstiprinātu tādu pētījumu, kas tur pateiktu, cik un kā. Kas gan ir ļoti svarīgi un ko mēs varam pierādīt. Mēs ļaujam nabas saitei pulsēt tik ilgi, kamēr bērnam atverās plaušas. Viņš dzīvoja ūdenī, viņš piedzima un nonāca gaisā, viņam jāelpo ar plaušām, plaušas neelpoja visu laiku. Un tas gan paņem, tad tiem mazajiem alveolu pūslīšiem ir jāatverās, ja, un tas paņem kaut kādu laiku, lai mazulīša smadzenēm pietiktu skābeklis, mēs ļaujam vēl nabas saitē kādu brīdi pulsēt. Tātad divi tādi pamata aspekti. Ja? Pārējais ir mūsu tāda interpretācija un jā, galvenais tas
ko es arī teicu, ka mēs jau ņemam profilaktiski, mēs neņemam, lai glābtu kādu vecāku brālīti vai māsiņu. Tā. Ja gadījumā, kad mazulim grūtniecības laikā tiek atklāta vai aizdomas uz kādu ģenētisku saslimšanu vai bērniņam apstiprināts risks uz kādu anomāliju, galvas smadzenēs drīkst ņemt nabasaites cilmšūnas, vai tam ir jēga tādā gadījumā. Tur grūtniecību vadot ir noteiktas ģenētiskās saslimšanas, kuru gadījumā grūtnieci ir domas par to, vai grūtniecību turpināt. Līdz ar to vienmēr šis jautājums būs arī tāds kompleksi risināms ar ginekologu jau šajos gadījumos. Ja? Kas vēl? Par, teiksim, saslimšanām un vēl ir viena tāda nianse. Paņemot cilmšūnas, mēs nekad nezinām to nākotnes situāciju, kur mēs viņus gribēsim izmantot. Mēs šodien nevaram Excel tabulā sarakstīt visas dzīves situācijas. Un var būt situācija, ka tas, kas mums tajās šūnās ir, nebūs tas, kādēļ mēs nevaram pie kādas citas saslimšanas izmantot kaut kādas faktors. Jo atceraties par ATMP, par jaunieviestajām terapijas zālēm runājot, mēs izmantojam bieži vien tikai šūnu daļas. Mēs izmantojam varbūt kaut kādus gēnus. Mēs jau līdz ar to, man liekas, ka arī nevajag līdz pēdējam sīkumam mēģināt salikt, kā es saku, Excel tabulā tās situācijas, jo no vienas puses, paldies Dievam, mēs to nākotni tā līdz galam nezinām. Kāda būs tā brīža situācija un arī medicīnas uzskata, jo medicīnas uzskata arī gan par šiem 30 gadiem ir mainījušies, viņi tieši tāpat mainīsies arī nākošos 30 gadus. Ja? Tā kā par to jēgu grūti būs pateikt, jo mēs nezinām, kāda būs tā jēga nākotnē. Par ūdens dzemdībām varbūt atšķirās mazbišķīt vecmātes darbošanās, ja? Jo vecmātei jūs no tā ūdens ir jāizceļ laukā, lai paņemtu cilmšūnas, bet dzemdības no tā nemainās, paņemt vecmātes māku arī pie ūdens dzemdībām, un līdz ar to atšķirās, bet tas nekādā gadījumā nav ierobežojošs faktors. Kādā temperatūrā gatavais materiāls tiek uzglabāts un vai temperatūras izmaiņas var ietekmēt kvalitāti? Ir ļoti pie cilmšūnu saglabāšanas ilgstošai glabāšanai. Viņas glabājās -190 grādos neierobežot, bet ļoti svarīgs ir tas sasaldēšanas, arī atsaldēšanas process, kas tiek laboratorijā monitorēts, un tas aizņem kaut kādu laiku. Ja? Tas nav gluži tas pats, kas, ja es iemetu saldētavā kaut kādu produktu. Viņš tiek uzraudzīts, un tas ir tas ļoti svarīgais, kā viņas tiek sasaldētas un arī atsaldētas. Cilmes šūnu laboratorijas un uzglabāšanas telpas ir ļoti īpatnēji būvētas, ir ļoti īpatnējas prasības, lai šīs, tieši tās iestādes, tās telpas spētu darboties, ja, un nerunājot par to, kad ir daudz kontrolas mehānismu un automātismu, kas izslēdz cilvēciskās kļūdas. Un Eiropā tas noteikti un Amerikā ir visaugstākajā līmenī. Tas ir ļoti svarīgi. Varbūt arī tagad Ukrainas kara rezultātā arī nonāca pie Cilmšūnu bankas arī līdzīgas organizācijas, kurām ir jāuztur nemainīga temperatūra, nonāca arī pie tādiem kritēriju varbūt maiņas, kad šīm iestādēm ir jāspēj vismaz kā minimums 2 nedēļas autonomi strādāt, tad, ja nekā nav. Jā, tā kā pie tā tiek strādāts un laboratorijas šos standartus uztur un paaugstina, jo
Un patiešām ļoti svarīgi ir visi tie procesi no paņemšanas brīža, no pārvadāšanas brīža, no apstrādes brīža, no tā, kā mēs izprašņājam varbūt pirms dzemdībām arī mātes veselības stāvokli, līdz tam, kad pēc tiem 20 gadiem kāds ārsts kaut kādā klinikā turēs to materiālu rokā, to sistēmu, viņam būs jāievada pacientam. Jā. Biotehnoloģijas ir bīstama joma, ļoti stingri ir uzskati un regulas, līdz ar to ir ļoti svarīgi viņas visas ievērot. Vai ir kādi iemesli, kad nevar paņemt šūnas? Tas standarta atbilde ir tāda, ka pirmkārt nevar mājdzemdībās, ja to nosaka likumdošana, un tas izriet no tā, ko es iepriekš teicu. Otrkārt, tīri dzemdības zālē, ja viss ir slikti un notiek cīņa par dzīvībām, tad, lai kā man kā ārstam gribētos tieši tajos gadījumos paņemt cilnu šūnas, jo tā būs vēl viena iespēja, diemžēl tā situācija paģēra to, ka mēs vispirms cīnāmies par tiem, kas ir zālē. Līdz ar to var būt tādas iespējas. Vēl tīri tehniski kādreiz ir situācijas, kad vai nu navasēta ir ārkārtīgi īsa, varbūt viņa ir bijusi saspiesta, tur nav kvalitatīva auda. Kādreiz viņa ir izjukusi, kad arī pie kaut kādām komplikācijām. Tā kā tādas situācijas var būt, jo mēs īsti nevaram paredzēt, bet tā viņš ir. Vai mezenhimālu šūnu materiāls ir saderīgs ar konkrētu bērnu, kura dzemdībās tika paņemts materiāls, vai arī pārējiem ģimenes bērniem un šīs ģimenes locekļiem, māte, tēvs, vecmāmiņa? Jautājums ļoti labs, un es kādreiz tad par saderību runājot vēlreiz ar savām rokām izzīmēšu to schēmu. Mēs ņemam materiālu bērnam, kas ir ģimene. Tātad mums ir mazulītis, mazulītim ir brāļa māsas, mazulītim ir mamma, tētis, vecmāmiņa, vectētiņš. Mazulītim būs bērni. Tā ir tā vertikāli, kas nozīmē ģimenes materiālu, ģimenes banku. Par mezenhimālajām šūnām sākumā, kad atsevišķi stāstīja, kas bija tas raksturīgais, viņām nevajag sadarību. Pa lielam viņas derētu ne tikai ģimenei, viņas derētu jebkuram cilvēkam, ja? Bet ģimenes materiāls ir ģimenei piederošs. Tātad mezenhimālajām šūnām mēs varam izaudzēt jebkuru šūnu, kādas cilvēkam ir 220 veidu šūnas. Mēs viņus varam praktiski neierobežot pārērot, un viņām nevajag sadarību. Tātad viņas dara arī ģimenes locekļiem. Tas ir no tiem jautājumiem, kas ir iekrituši. Varbūt kaut kas vēl nāk prātā. Vai tika skaidrāks no šī mana stāsta par neiroloģiju? Vēl viens jautājums iekritines, vai navasaita šūnas var ņemt tikai no veseliem bērniem? Mēs nezinām, cik vesels ir bērns. Viņš ir nu pat piedzimis. Jā, viņš vēl nav bijis ne pie bērna ārsta nekur. Jā, mums interesē, tāpēc mums ir ļoti sarežģīta mātes aptauja. Mēs pirms slēdzam līgumu, ir tādi 10 pamatjautājumi, un tie varbūt ir līdzīgi arī, kad tu gribi nodot asinis kā donors, ja? Bet bīstamās infekcijas un tā tālāk, ko mēs nedrīkstam pārnest. Mēs, protams, arī par ģenētiskām saslimšanām tur jautājam. Un pirmkārt, jūs aizpildat savu tādu mātes aptauju, tādu ģimenes aptauju. Kad ginekologs vada grūtniecību un vecmāte vada grūtniecību, tad arī ir kaut kādi aizdomīgie jautājumi, un te jau tas jautājums viens izskanēja par ģenētiskām saslimšanām bērnam. Ir dažādi skrīningi, kas ir grūtniecības laikā, ko veic, ja, tātad tie ir tādi ārkārtas gadījumi. Bet pa lielam, tā kā mēs redzam dzemdības un mazuļu nākšanu pasaulē,
Un pa lielam viņš nāk skaists, apaļš, un priecīgs ticis gaismā beidzot. Ja? Mēs nezinām, kas viņu, teiksim, varētu būt vēl arī par kādām citām saslimšanām. Tas ir tas no tās mammas veselības stāvokļa un no tās situācijas, ko mēs zinām tajā brīdī. Nu, tā apmēram. Droši meitenes, varbūt ir kāds tāds, ko ir jautājums, ko gribat mutiski uzdot. Varat neslēgt kameras, bet droši uzjautāt dakterē, kamēr dakteri pieejama. Ja kaut kas paliek, pēc tam radīsies jautājumi, kad izslēgsim kameras un aizslēgsim datoru, sagramosim esošo informāciju, un tad liks noteikti ārā jautājumi. Bet jūs pēc tam droši arī varat rakstīt un jautāt. Tu jau droši vien, Kristīna, arī mamām, meitenēm sūtīsi arī ierakstu. Jā, es nosūtīšu ierakstu. Jo tad var ar otrām pusēm arī vēlreiz noskatīties. Un, jā, mans aicinājums ir, izmantojot to iespēju izzināt, noskaidrot, līdz galam, teiksim, saprast, par ko mēs runājām, un vai mums to vajag, lai tas lēmums būtu tāds izsvērts. Bet, ja tas nav pēdējā maizes kumosa lēmums, tad noteikti šī cilmšana saglabāšana ir ļoti vērtīga nākotnē, jo nākotnē mēs būsim, mūsu cilvēku sabiedrība veidojās pilnīgi savādāk, nekā tas bija 100 gadu atpakaļ. Tieši tā. Vai mēs kādreiz varējām iedomāties, ka mēs šādā veidā runāsim datorā caur Zoomu? Nē, nevarējām. Tas nebija, ka tu varētu vai lekcijas vai kaut ko attālināti sazināties no ielas. Da jebko, kas viss iet uz priekšu un viss tik ātri attīstās. Un arī kā daktari minēja, tā medicīna ļoti strauji attīstās. Un mūsu bērni ir tie, kas ceļos vairāk nekā mēs. Kā jauku dienu jums visām mammām par šo gaidīšanas periodu. Un droši sekojiet līdzi mūsu Facebook lapai Cilmšūnu banks, gan mūsu mājaslapai nabasaite.lv, kur ir ielikts dažādi informācija, lekcijas. Mēs izvietojam un arī pēdējo tādu svaigāko informāciju par nabasaites Cilmšūnu pielietojumu ārstniecības momentiem, kādu bijuši, tā kā droši sekojiet līdzi un tā kā lai jums jauka diena. Paldies!